Un pēdējā sfēra mums ir attiecības. Skatāmies, kas Vēžus sagaida aprīlī attiecību ziņā. Tā, 2 zobeni, būs jāveic kaut kāda izvēle starp varbūt 2 partneriem, vai būs, piemēram, mīļotais cilvēks piedāvās kaut kādas 2 izvēles, vai nu šitā, vai nu tā daram. Tad jums būs grūtības izlemt, un jums liksies, kā lai es izvēlos, bet lēmums būs jāpieņem. 1 no 2 jāizvēlās. Monētu bruņinieks. Tas ir par tādu nesteidzīgu lietu attīstību. Ja jūs vēlaties ātri kaut ko atrisināt, tad nesanāks, mazliet būs jāuzgaida. Un šis bruņinieks ir par tādu stabilitāti, finansiālo, materiālo aspektu. Var jau būt tie, kas ir vientuļie, satiks savu bruņinieku aprīlī. Kāds atjās? Tā, un Vēži. Attiecību ziņa aprīlī. Kas vēl jūs gaida? 3 zižļi. Jā, tātad šis mums ir par to, ka jūs esat gatavi doties kaut kur. Pieņemsim, jūs būsiet izvēlējušies, kur doties, uz Turciju vai Ēģipti ar mīļoto, un tad būsiet arī jau gatavi krāmēt koferus un braukt. Vēl trīnieks ir par mīlas trīsstūri. Varbūt, ka tur atjās kaut kāds bruņinieks un sajauks jums galvu un liks padomāt, izvērtēt esošās attiecības. Tas arī var būt pavasarī. Visādas interesantas lietas notiek. Tad, lai jums ir foršs aprīlis, Vēži, un baudam pavasari, baudam dzīvi.